rekonstrukcijas Strundas novadā atrodas Kurzemē dienvidu daļā Strundas novadā. Pasūtītājs bija Strundas novada pašvaldība, projekta autors SIA projekts 3, galvenais būvniecējs SIA Saules Ciļinieks, kas piesaistīja apakšu uzņēmējus Grobiņas PSPNK, kas veic visus darbus, kas saistīti ar kanalizāciju, ūdens apgādi un siltumapgādi, SIA Olms, kas veic ar elektrību saistītos darbus un apgaismojumu, SIA Ānā nāca palīgā pie bruģēšanas darbiem, SIA KMK projekts ierīko ielas aprīkojumu, ceļazīmes un uzklāja trauktaviem marķējumus. Un SIA Galants veic apzaļumošanas darbus. Būvniecības ilgums bija 11 mēneši, darbus sākām 2014. gada 5. septembrī un beidzām 2015. gada 20. jūlijā. Nodevām eksploatācijā 27. jūlijā. Termiņos iekļāvāmies. Galvenie raksturlielumi. Kopējais ielu garums bija 2,4 km. Tika izbūvēts ietves 10,000 kvadrātmetru platībām, kanalizācijas un drenāžas tīkla 3,7 km garumā, ūdens apgādes tīkla 527 metri, siltumapgādes tīkla 215 metri, apgaismojums 5,8 km, kabeļi un 80 apgaises ķermeņi tika uzstāstīti. Kopējās izmaksas bija 3,3 miljoni, no tiem attiecināmie bija 3 miljoni un neattiecināmā sadaļa 0,3 miljoni. Savukārt attiecināmai daļai izmaksas finansējuma avots bija Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzfinansējums 75% apmērā, pašvaldības budžets 21% apmērā un valsts budžeta dotācija 4% apmērā. Un neattiecināmā sadaļa tā bija visu uz pašvaldības budžetu. Galvenie risinājumi konstrukcija. Visas brauktuves, ietves un visi esošie konstrukcijas elementi bija jānojauc, jāizveido jaunas gultnes, jāizbūvē jauni pīrāgi, gan ielām, gan ietvēm. Pie ceļa segas ir uzsvērt to, ka šķēma pamata viskārta tika izbūvēta cementu pieauguma 4% apmērā. Tas nozīmē to, ka ceļas pamats bija pat kā betons. Uz kā tika uzstāts virsū 3 kārtas asfalts, ilgmūžīgs asfalts. Ietvēm attiecīgi bija tāpat pīrāgs un betona bruģis visu krāsains, bez fāzītēm. Par lietas kanalizāciju, saimniecisko kanalizāciju, drenāžu, visur tika izmantot supernovas caurums, betona grodi bija no arī Rīgas uzņēmuma prioritāte. Pie lietas ūdens kanalizācijas grib uzsvērt to, ka katrā bija 3 izvadi. Katrā izvadu galā tika izbūvēts smilts un naftas produktu ķērājs. Ar dažādām jaudām 20 litri sekundē, 40 un 60 litri sekundē. Tas bija slogu pirms lavina ražojumi. Pie kāds inovatīvi grib uzsvērt to, ka kā jebkurām attīrīšanām vai kādiem ķērājiem tvertnēm ir paredzēts ventilācijas caurulis ārā. Mūsu gadījumā arī bija tie līkie dzeltenie vai oranžie gulbi kakļi, kas mums likās pilsētas vidē galīgi neiederās, zaļa zālīte, un tad tie kakļi, tos mēs nomainījām smukām zaļām ceparītēm ar ventilācijas sietiņiem. Saimnieciskā kanalizācija tika izbūvēta 2 veidi, spiedot un paštecis. Drenāža arī bija paredzēts gan posmos zem braucamās daļas, gan blakus braucamai daļai grāvjos, gan arī blakus ietveji, kur bija stiprs spiedz ūdeņi nāca no malas virsū. Tika arī ūdens apgādi izbūvēt, kur vispārībā nebija. Siltumapgāde tika nojaukt vecā siltumtrase un tās vietā izbūvēt jauna siltumtrase ar izolētiem tērā cauruliem, ar polipropilēnu apāli. Apgaismojums tika uzstādīts 80 gabalas laternas, izbūvēt kabeļi, ekonomisks LED apgaismojums. LED apgaismojumi bija tā, ka jau uz konkursu ejot bija viens piedāvājums, ko likām iekšā, tad, kad jau viss process gāja, bija jau novecojis, beigās mēs trīsreiz dabājām nomainīt apgaismojumu lampas saskaņot, jo dzīviet uz priekšu un tehnoloģijas nāk apkārt iepriekšējās vairs neražot. Kāpēc šī būva pretendē uz titulu? Uzskat, tas ir nozīmīgs autoceļa Rīgas Kultu Liepājas
posms, ko šķērso ne tikai Sprungiņā, bet visa Latvija un Liesa un tā tālāk. Svarīgi šī projektā bija komunikācija, sadarbība un uzraudzība. Komunikācija jau domāja to, ka pašā pirmā būvniecības sapulcē mēs norunājām, ka termiņš ir ļoti īss, būs ļoti intensīvi jāstrādā, ko arī prasījām no visiem projektu dalībniekiem, tā skaitā no autoru uzraudzības projektu autoru, ka būs jāstrādā attālināt, nevarēsim gaidīt katru ikmēnešu, nevis ikmēnešu sapulci un tad pieņemt lēmumu. Tas arī ļoti piepildījās, ar apriņu visiem bija kārtībā, kas sarunāts, lai sapulci apstiprinātu par sadarbību. Intensīva sadarbība tika uzturēta ar komunikāciju turētāju, kas ir sadals tīkli, Latvenergo, Latvijas gāze, vietējā komunālā saimniecība. Par visu laiku tika viņi iesaistīti protā būvniecības procesā, lai nebūtu beigās problēmas pie atzinuma saņemšanas. Kad līdz ko bija darba pabeigta, tad līdz ko bija uzreiz bija arī atzinuma. Tas ļoti ietaupīja laiku. Uzraudzība bija ļoti plaša, bija līgumiskā būvuzraudzība, ko veica firma L4, no 6 līdz 7 būvuzraugiem pa katru nozari, vai specifikāciju. Tā bija arī arheoloģiska uzraudzība, ko veica SIA arhitektoniskā izpētes grupa. Protams, arī bija būvvalde. Būvvalde bija katru dienu objektā un sekoja līdz būvniecības procesam. Un, protams, arī sabiedriska uzrauga, kas vienmēr zina labāk, kas un kā, un kuriem arī bija jautājumi, arī bija brīžam jāpielāgojas un liek jāskaidro, kāpēc tas ir tā. Bija ļoti īsts būvniecības termiņš, 11 mēneši kopā, bet tā kā minēja darbs sākā rudenī, tas darb bija nesezona. Reāli mēs strādājam 8 mēnešus. Protams, pārliecinājām gan sevi, gan arī skeptiķus, ka to var izdarīt. Būvniecības process bija sarežģīts, jo visu laiku bija jānodrošina tranzīta kustību cauri. Tāpat bija sprādzienu bīstami priekšmeti atradām arī, kas traucēja, ko izrādās bija braukuši visu laiku pat kā pāri. Tāpat arheoloģiska uzraudzība. Projektā tika projektētājs bija ieprojektējis augsts kvalitātes materiāls un arī pozitīvos risinājumus. Es jau minēju, kad šķēmu pamatā tika jau virsējā kārta 4 ceļu viesmā tika izbūvēta no ar cementu saistītu šķēmu maisījumu, kas ir pat kā betons, uz tā tika uzklāts visur 3 kārtas asfalts, kas ir saists kārta un dilumkārta bija ar polimēru mocēto bitumenu piejaukumu kā saistvielu. Tāpat arī asfalta virskārta bija no šķēmu mastikas asfalta, kas nodrošina asfalta ilgmūžību un ielas ilgmūžību. Tāpat arī minēja jau pie lietas un visām, pazemes komunikācijām tika izmantots augstas kvalitātes utenora firmas caurules. Ļoti svarīgi bija profesionāli būvnieki, pieredzējuši būvnieki. Visus darbus veicām paši, speciālos darbus pieaicinājām apakšuzņēmējus. Mums nebija apakšuzņēmēji, tā kā visus, ko nosauc, tie arī visi strādāja. Bija pārbaudīti uzņēmēji, bija iepriekšējo sadarbību bijusi ar viņiem, tā kā bija ļoti labi, un līdz ar to arī tika iegūt kvalitatīva būve, tāda labākā būve. Protams, svarīgs sabiedrības ieguvums. Tika uzlabot satiksmes drošību, arī gāju drošību, jo pirms tam bija 12 metru plata iela ar, sabrukuši segumi jau bez robežām. Gājēji trotuāri bija un nebija, tie paši bija sabrukuši, ūdens atrada vispārmā, tāpat kā nebija, ūdens ceļu atrada pats. Tik iegūt sakārtota vide, esošos kokus nenozāģējām, tie palika, iestādījām jaunas košu un krūmus, tika izbūvēt lietas ūdens atrada, kā minēja, kas vispārmā tāpat kā nebija. Ar 3 attīrīšanas elementiem. Un, protams, vidas pieejamība. Visas tās vietās, kur tika šķērsot brauktuve, bija pazeminājumi nulles līmenī ar braucamās daļas līmeni. Protams, tika arī uzklausīts sabiedriskais viedoklis gan būvniecības laikā, kā jau minēju, gan arī pēc, un joprojām dzird atsauksmes. Būvniecības laikā bija patīkami dzirdēt, ka gan caurbraucēji, gan vietējie teica, ka ir prieks, ka visi strādā.
Tie, kas kaut ko saprot no būvniecības, tie arī teica, ka ļoti kvalitīvi padarīts darbs. Labāks būvs nav. Protams, jāsaka arī iezai paldies par augšā, jo bija labvēlīgi laika apstākļi. Rudenī mēs varējām strādāt ilgi, un arī pavasarī iesākām darbus laicīgajā naktā, ko ceļu būvē nevienmēr tā var izdarīt. Tāpēc arī bija dzirdams no cilvēkiem brīži un dažu, ka dieviņš ir skrundenieks. Gājēji ir apmierināti jauns būvētām ietvēm un gājēji apmierināti no Renault ceļiņu, jo bruģis ir bez fāzītēm, tas nozīmē to, ka viņš ir gluds, tikai redzams savienojuma vietiņas. Tas bija dzirdams tam jaunām māmiņām arī, kas brauc ar bērnu ratiņiem, ka beidzot ir gluds segums, ka neparīna bērnu, tā teikt, smadzenītes. Tāpat arī no Renault braucējiem un arī ratiņu. Ratiņu stūmējiem, ratiņu krēsliem, kas arī stundā bija. Protams, es sakārtos, kas bija ļoti svarīgi krustojums. Centrālais krustojums, tas bija viens plats laukums, gan iezvēkīs, nezinu, kur kā braukt, ceļš šodien marķējums saglabājies pavasarī. Un tad arī pārējie krustojumi, kas bija pieslēdzās pie galvenās A9 ceļa, zem reņķi. Bija grūti pamanīt, vai tuvēs transports bija galvenās vai galvenā. Protams, ir gandrīz par paveikto. Ar pašam, un tur domāju arī citiem. Protams, Grundzemā pašvaldība ar šo ir uzdāvinājis gan sev, gan skrundeniekiem, gan visai Latvijai, gan arī visiem caurbraucējiem dāvanu savā Skrundas 20. jubilejā, kā jaunākai pilsētā. Paldies!